Nu, ko sākās mūsu papačo, meitenes arī dabūja ēdienas, tā kā visu notiek. Kad mans lētais drāņķis izdzīvoja, Poļu ritenis uz Poliju braucot. Bet, nu, jā, Raita ritenis bija kādreiz manējais. Nav izdomājis. Tā Raits izdomāja, ka vajag ar riteņiem braukt. Rekord mūsu stiprinājumiem ir riteņi aizlidoja, un mēs palikām bez riteņiem. Kas ir sašķaidīt. Kokus neķerās. Es nezinu, kā es jums tur varu tagad dabūt. Vienkārši velc pāri ceļam. Neko, pirmais rīts Polijā. Pirmais rīts bez sociālo tīklu scrollošanas, bez Instagram atbildēšanas, atvēršanas, TikToka, jebkuras platformas. Es domāju, ka šajā ceļojumā, Dievs, ka man saule spīd acīs, pilnīgi atrodas. Ja gribu šādā veidā viņu arī novadīt, taisīt tādu arhīvu, manu atziņu dienas laikā. Jā, vakar mēs izlēmām no Latvijas izbraukt uz Poliju, uz Varšavu. Netaisīt baigi lielo gaisa gabalu vienā dienā uz Akaponi, mūsu tā kā nosacīto galveno mērķi. Bet arī Varšavā apstāties. Pēdējā brīdī vīrs izdomāja, ka vajag paņemt riteņus līdzi. Man nelikās tā laba doma, bet nu mēs paņēmām. Un kaut kur pusceļā, 6 stundu ceļā, mums vienkārši otrajā joslā braucot 120 nolidoja abi divi riteņi nost. Paldies Dievam, nebija ne mašīnas fonā, nekā. Viņi arī riteņi smuk tā uz sāniņu, tur arī tajās joslās ātrgaitas ceļā palika. Mans poļu ritenis, kurus ved uz Poliju, ir praktiski, es teiktu, vispār, viņam ir astotnieks, bet ar viņu var braukt. Viņam nav tikai zvaniņš un aizmugurē, ka gaismas korpusiņš ir pazudis un lampiņas sarkanās. Tā kā poļu riteni ir good. Raitim gan ritenis ir noteikti visi čau, viņam ir, tā kā palikām ar vienu mazāku riteni, bet tā kā mums tas ceļojums ir plānots ar tiem riteņiem, ka mēs gribam braukt ar riteņiem, jo tādā veidā varam neierobežot un apskatīt, un mēs ļoti forši to sajūtām, kad mēs bijām gan Parīzē, gan kaut kur mēs vēl braucam riteņiem, ka baigi forši to vaibiņu sajust. Un Varšavā, Polijā, te ļoti daudz riteņu braucēju celiņi. Attiecīgi, ko es gribēju teikt par to? Ka vajag forši te braukt ar tiem ričukiem. Un tad vakarā Facebook Marketplace sēdējām, atbraucot mājās, meklējām to riteni. Jā, un tad Raits tika sev pie 350 zlotu vērta riteņi. Vēl vakarā 9:30 aizbraucām viņam pakaļ. Nopirkām. Un tad vakarā es jau biju galīgi tukša, ar mazāko gāju gulēt. Un Raitis aizbrauca, vēl izbrauca vakar braucienā ar vecāko meitu. Nu, tepat tās ir reāli. Mēs esam praktiski pašā centrā. Esam 2 stūru dzīvoklītī parādījuši, tā kā viņš izskatās. Un, jā, meitenes diezgan labi izturēja ceļu. Es, protams, biju sagatavojis visādas aktivitātes no Pepko, gan no sadarbības partneriem, kas ir sadāvinājuši dāvanīgas, bet to visus izmantoju, lai nedod viedierīces, jo viedierīces vienkārši neesmu māma, kurai patīk to darīt, jo man deva ļoti daudz, un es cenšos iedot pēc iespējas mazāk. Bet meitenes baigi prasīja, baigi, fuksējās, un man likās, viņas sāk bļaut, un viss slikti jau pēc kaut kādām pirmajām 2-3 stundas, un tad jau viņas sāka bišķiņ pesīties, jo miegs jau arī nāca. Bet tā lielas uzsnās ceļš bija diezgan labs, bez piedzīvojumiem neiztikt. Un jā, runājot par ēdināšanu, tad es paņēmu līdzi visu, kas leduskapī bija. Mums bija makaroni savārīti, un kas parasti ir ļoti sarežģīti braucot šādos ceļa. Ar mašīnu braucot šos ceļojumos lielākoties ir ēdienas, jo parasti ir tikai McDonaldi un fast foodi un kaut kādi statoil veidīgie uzpildis, kur nav nekādas siltās barības. Bet ir kaut kāds jauns atvēries, es neatceros, kā viņš saucās, bet mēs tur dabūjām gulažu zupu. Dievs, tur viņa bija garšīga, bet tas jau bija Polijā gan. Pa ceļam man bija visādi sneki paņemti veselīgie, un tā mēs visu to ceļu nodīlojām. Šodienas mērķis mums ir nedaudz izbraukt, ka mēs esam pašā centrā Varšavas ar ričukiem. Notestēt jauno ričuku pa Varšavu, apskatīt visas tās lielās celtnes. Es vienkārši vakar, kad braucām, jau man likās, wow, tāda mazā Dubai. Tā kā izbrauksim tam cauri, un tad jau sēdīsimies mašīnā un brauksim uz gaisa tramvajiņu kaut kādu vietu, kur mums jāuzspēj līdz 4:00. Īstumā liels uzrunās šis ceļojums nav viss pārplānots. Ir kaut kāds 2-3 dienas ieplānots, pārējais būs tādā frīsēlā. Es domāju, ka man bija jāfilmē šitādā formātā. Man statīvs arī ir un man mikrofons ir, man viss ir, bet, protams, tas viss ir šobrīd mašīnā. Tā kā tālūk. Vietējos veikaliņos arī šo to nopirku. Tepat tās maziņā veikaliņā nopirku banānus un kaut ko. Nav iztērēts baigi daudz. Kaut kādī laikam šobrīd ir 30 eiro ēdināšanā iztērēti ar tām gulažu zupām un nelielajām snekiem. Un tagad siltīšu tepatās uz vietas makaronus, kas mums bija paņemti līdzi ar cīsiņiem. Tā kā brokas būs un tad jau laidīsim. Mums šodien ir
27 grādus, izmatīt saulētā jūtu tos ceplīti, tad nav tāda asā saule, bet tāda mīkstā. Tā kā jā, tāds mazais formāts būs pirmā dienā bez sociālās tīkla scrollošanas. Aiziet, 4 gadus esmu to darījis dienā. Man īstenībā ir tik interesants sajūta, tā kā dalīšos arī vakarā ar visu dienas rezumē. Aiziet. Es turu, lai nenopīt tev. Tāds ten pie mūsu kompleksa Lidls. Tā kā maziņās Maksims un Rimčik tagad tais. Mēs varam skatīties, cik liels. Pošs standiņš ar proteīnu. Garš 3 reizes pēc kārtas. Gribu nopirkt kaut kādu kokteilīti. Visu 3 reizes iegrābjos, ka es nopērku beer drink. Te ir vienkārši vispār ar tādiem ar maziņiem burtiņiem rakstīts. Nu, piedzīvē mūsu nebeidzās. Tātad pirmajā dienā mums riteņus nolidoja, iegādājāmies Jaunpolijā. Otrā diena, kad esam jau burtiski tepat no mūsu naktsmītnes, telšu vietas, kur atslēgsimies no visa, mums mašīnai bremzes vairs nestrādā. Nu, es jūtu tā kā sastrēgumā, ka es spiežu, man jāspiež, un man ir automāts. Jāspiež, un beigās, tā kā viņš nobremzē tikai tad, kad jau šitik no, tā kā, galīgai izspiestai, un jūs vienmēr tā kā šitā tēne es turu, un viņš nebremzē, un man sākās panika, un es šito biju jau pamanījis bišķi Latvijā, bet es domāju, nu varbūt man kaut kāda tur šļopka ne tāda, tas ne tāds, bet es biju pamanījis tādu pāršreiz, jo tā ir tāda riebīga sajūta iekšā. Nu, tad tagad bija sastrēgums, kurš Raitim saku, nē, Raiti, šis nav vēl sliktāk, ja iepriekš tā kā pusīti varēja uzspiest, un tad sākās bremžošana, tad tagad ir reāli pēdējais, nezinu, 5-2 centimetri, tikai tad nobremzējās. Nu, paldies Dievam, iegūlējām tuvākajā miestiņā, uzreiz griezāmies iekšā, iegūlējām un atradām servisu, kas ir, nu, tāds mājas servis, bet, nu, cerams, nepaliksim bez biksēm. Tā kā otrā dienā izdevusies, kopsumā šis noteikti nebūs lētākais ceļojums, kurā mēs esam bijuši, jo ir vienkārši visu laiku neparedzēti izdevumi. Tālūk, tad, nu, labi. Tagad gan meitenēm iedeva gadžets, jo, nu, viņas vairs nevarēja izturēt sēdēt mašīnā, jo tur vajag eļu noliet un visāds procesus darīt un tālūk. Tālūk, tāds, lūk, mums ceļojums uz, es saku, Polijā. Atslēgties sanāk ideāli, visu cilvēku mums tā kā, jūs jau, kad jau nobesījušies, es nezinu, īsti nē. Vienkārši pieņem, kāds ir, un tur neko daudz vairs nevar izdarīt. Vienkārši tādam jābūt šim ceļojumam. Vai ir? Es tev tolu. Nu, nāc ēst.